Lielākā daļa Eiropas bērnu un jauniešu kora mēģinājumu notiek Zoom platformā. Tomēr kopīgs mērķis, bērnu centība un diriģentes Ilzes Atardo iedvesma ļāva paveikt gandrīz neiespējamo. Nepilna gada laikā sagatavoties un nonākt līdz Meža parka lielajai estrādei jaunatnes dziesmu svētkos. Pirms dziesmu svētkiem man jau radās tā doma, ka tie bērni no mūsu puses, kas dziedāja korī, ka viņi ļoti gribētu parādīt citiem, ko viņi ir iemācījušies, un ka tā būtu lieliska iespēja mūziku un bērnu balsis atvest uz šejienes. Lindas ideja pārauga par kora pirmās jubilejas koncertu, kas notika Ženēvā. Lai arī uz svinībām klātienē tika vien trešdaļa kora dalībnieku, pārstāvēts bija vesels pulks valstu. No 5 valstīm šoreiz – no Itālijas, Austrijas, Vācijas, Šveices un Francijas. Un tā mēs te šodien iepriecinājām vietējos latviešus un ne tikai ar dziesmu svētku atskaņām. Elīzei bija pirmais koncerts. Pirmais koncerts? Un tev, Aksel, šis bija pirmais koncerts, kurā tu dziedāji solo? Nu jā. Jā, un tu esi ļoti drosmīgs. Kā bija? Kādas ir sajūtas? Nu, man patika tā laba sajūta, ka es dziedu solo. Daļa no jubilāriem tikai šodien savu diriģenti pirmoreiz satika klātienē. Tas gan netraucēja īsti ģimeniskai atmosfērai. Turklāt kora burvība pārņēma ne tikai dalībniekus. Līdz kaulam sapurināja mūsu latvisko identitāti. Un arī tas, ka šogad mums neizdevās būt Latvijā dziesmu svētkos, tā ka šis bija ļoti jauks tāds muzikāls pieskāriens. Liels prieks par to, ka latviešu jaunieši un bērni var šādā veidā tikties kopā un kopā dziedāt un kopā piedzīvot to, ka viņi ir latvieši. Paldies! Forši taču redzēt tos mazos bērnus, kas latviski dzied, vai ne? Un visi tie patriotisms tīrā veidā. Tikmēr vecāki gatavi vajadzības gadījumā ieņemt arī vietu uz skatuves. Es dziedu pieaugušo korī. Mans bērns dzied bērnu korī. Bērns, kurš šodien neuzstājās, es viņu vietā uzstājos. Tikmēr publika pievienojās uz Uldas Tabulnieka tik un tā. To vajadzēja pat atkārtot. Ļoti tāds sirds sildošs pasākums, ļoti sirsnīgi. Nākamie Eiropas bērnu un jauniešu kora koncerti plānoti Frankfurtē un Milānā. Turpinās dziedāt? Jā. Līva Karlsona, Latviešu.com sadarbībā ar diasporas reportieriem.